Vakar, kad es gatavojos šodienas uzstāšanās reizei, es mēģināju atrast savu Tautas partijas biedra nozīmīti. Tajā lādītē, kur šai nozīmītei vajadzēja stāvēt, es vispirms uzdūros par labu Latviju nozīmītei. Diemžēl šī nozīmīte, varbūt dēļ tehniskā izpildījuma vai varbūt kādas simboliskas jēgas labad, no virspuses bija mazliet apsūpējusi, no otras puses nedaudz ierūsējusi. Un es jau sāku satraukties, vai es maz atradīšu to Tautas partijas nozīmīti, kur es pirms 13 gadiem ieguvu kā Tautas partijas biedrs, un pašā lādītas apakšā tāda pilnīgi spoža un spodra tā nozīmīte stāvēja. Nebija ne rūsa, ne sūbējums, viņa nekādā veidā ietekmējis, un tad es viņu arī piespraudu šeit klāt. Un kad es ieskatījos šajā nozīmītē tā uzmanīgāk, tad es starp tiem diviem vecākiem ieraudzīju arī tos 3 bērnus tur pa vidu, par ko mūsu politiskie oponenti mūs nevienreiz varbūt ir arī ar visādiem vārdiem apveltījuši. Un tāpēc es atļaujos šī kongresa laikā varbūt neizslēgt savu mobilo telefonu, jo varbūt visam drīz jādodās, tā teikt, partijas uzdevumā pildīt to demografisko situāciju. Un es ceru, ka jūs man arī par to atvainosiet un piedosiet. Bet partijas biedri, partijas priekšsēdētāja kungs, vēstnieka kungs, jaunieši lielā skaitā, savā šodienas uzrunā es mēģināšu ieskicēt manas atbildes uz 3 aktuāliem jautājumiem, kuras daudzējādā ziņā ir jau traktētas iepriekšējās uzrunās. Un proti, pirmais, šodienas Latvijas politiskajā un ekonomiskajā situācijā, ko pieprasa Latvijas sabiedrība. Kāda ir sabiedrības dienas kārtība, kas sāp mums un mūsu kaimiņiem un kas sāp visai tautai. Otrs, kāda ir mūsu pašu Tautas partijas identitāte, kas ir mūsu Tautas partijas spēks un vājums šobrīd, kādās jomās mums uzticis, ko esam diemžēl pazaudējuši un kas ir jāiegūst no jauna. Un trešais jautājuma bloks ir, kādai Tautas partijai būt nākotnē. Uz kāda pamata būvēt šo nākotni, kādas tēmas uzrunāt, kādus politiķus izvirzīt priekšplānā un vispār tas eksistenciālais jautājums, kas vienam otram no mums un lielā skaitā mūsu politiskiem konkurentiem, vai vispār Tautas partijai ir nākotne. Latvijas sabiedrības galvenā problēma nenoliedzami šobrīd ir ekonomiskā situācija. Tas ir bezdarbs, nodokļu un tarifu celšana, pieaugošā dzīves dārdzība dēļ inflācijas, samazinātās algas, trūcīgais atbalsts ģimenēm ar bērniem, grūtības tikt galā ar kredītu un komunālo maksājumu slogu. Un šīs problēmas neatiecās tikai uz pelnītājiem un uz vecāko paudzi. Tas lielā mērā satrauc arī jauniešus, jo ir gandrīz neiespējami atrast pirmo darbu bez darba pieredzes, garās bezdarbnieku rindas, samaz ir iespējas tikt pie vasaras prakses. Vidusskolnieku starpā viena no visvairāk apspriestajām tēmām, diemžēl, šobrīd ir aizbraukšana no Latvijas. Mēs visi līdz kaulu smadzenēm jūtam to smagumu, ko nes sev līdz iekšējā devalvācija. Latvijā mazinās dzīves kvalitāte un ir bažas, vai tā gaisma tuneļa galā, par ko runā valdība, nav pretim braucošā vilciena starmeša. Manā ieskatā politikai, labai un saprātīgai politikai, nevar būt un nav cits mērķis, kā darīt cilvēku dzīvi Latvijā labāku. Radīt cilvēkiem iespējas un darba vietas, mazināt bezdarbu pilsētās un reģionos, stiprināt paļaušanos uz sevi un uz valsti. Manuprāt, laba politika ir saprātīga politika. Un tieši tādu politiku sagaida mēs un mūsu kaimiņi. Varētu jautāt, vai tad fiskālā konsolidācija, man pašam grūti izrunāt to 4 zilbju vārdu, struktūrālās reformas, pievienošanās Eirozonai, ko par saviem mērķiem uzstādīja šī brīža valdība, nav sabiedrības dienas kārtības svarīgākie punkti. Par struktūrālajām reformām tur viss skaidrs. Mēs esam dzirdējuši, ka tādu nav un nebūs. Ko nozīmē konsolidācija tā pa īstam? Ko tas nozīmē? Šķiet saprot maza daļa Latvijas iedzīvotāju, un savukārt pievienošanos Eirozonai pēc jaunākajiem sabiedriskās domas pētījumiem atbalsta tikai 20% iedzīvotāju, kamēr 60% uzskata, ka uz eiro vajag pāriet tikai tad, kad Latvijas ekonomika tam ir gatava. Skaidri redzams, ka valdības dienas kārtība šobrīd nav iedzīvotāju dienas kārtība. Tāpēc varbūt likumsakarīgs arī ir vienotības popularitātes kritums no 31% vēlēšanās līdz 12% marta sākumā. Manā ieskatā valdības politika Latvijā nav laba un saprātīga. Mūsu galvenais mērķis līdz šim ir bijis saspiest ekonomiku un izdabāt starptautiskiem aizdevējiem. Šis mērķis ir līdz aizmirst, izsvērt un saprātīgu rīcību, pārdomātas un nākotnē vērstas reformas. Pievienojos Zolāna kungam, ka valdība bijusi maždūšīga un gļēva, viņš laikam
lietoja vārdu kusla. Tā vietā, lai samazinātu valsts izdevumus, valdība audzējusi parādu, cēlus nodokļus, veicinājusi inflāciju, izgudrojusi diezgan dīvainus, ekonomikas loģikai neatbilstošus elektrības tarifus, kur jau pārsūdzēti tiesā, padarījusi dārgākas zāles, grāmatas, elektrību, sabiedrisko transportu, tādējādi uzliekot slogu tieši uz vismazāk nodrošināto pleciem. Nemaz nerunājot par saviem partijas biedriem, māsīcām, svaiņiem, klases biedriem un dažādi citādi pietuvinātiem cilvēkiem dažādu uzņēmumu valdēs. Valdība nav aizstāvējusi Latvijas intereses iepratiem starptautiskiem aizdevējiem, izvēlējusies nesaprātīgus risinājumus, kas veicinājuši bezcerību, aizceļošanu un atteikšanos no bērnu laišanas pasaulē. Latvijas sabiedrība no politiķiem prasa saprātīgu un atbildīgu politiku. Iedzīvotāji uzskata, ka pēc iespējas vairāk naudas jāatstāja iedzīvotāju un uzņēmēju rīcībā, turot zemes nodokļu likmes un vienlaicīgi tērējot, cik maz vien iespējams. Latvijai jābūt zemiem nodokļiem, bet jāmaksā visiem. Jāturpina apvienot ministrijas, iestādes un aģentūras, maksimāli jāatbalsta privātā sektora iniciatīva, jāmācās nevis griezt, bet pelnīt. Vietējām precēm un vietējiem ražotājiem jābūt pirmajā vietā. Valdībai legāliem līdzekļiem ir jāaizsargā savus tirgus un savi ražotāji, un jācīnās par izdevīgākiem un mazāk sāpīgiem starptautiskā aizdevuma atmaksas nosacījumiem. Domāju, ka Tautas partija ir jāiestājās par veselā saprāta politiku. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Latvija iet virs bezdibeņa. Uz eiro altāra nedrīkst pazaudēt mūsu tautas iespēju dzīvot un attīstīties. Ja mēs turpināsim pašreizējo politiku, tad demogrāfi paredz, ka 2100. gadā tajā teritorijā, kas ir Latvija, dzīvos tikai 300 000 latviešu. Ekonomisti prognozē, ka ja nākamo 10 gadu laikā būs jāatver durvis imigrācijai. Tāpēc ir jādomā ne tikai par 50 miljonu konsolidāciju šogad, ne tikai par nākamā gada budžetu, bet arī par to, kā mēs dzīvosim pēc 2, 5, 10 un 20 gadiem. Kāda būs Latvija 2030. gadā? Vai zaļa, latviska un radoša, vai tukša, klusa un gana svešāda? Valsts nedrīkst dzīvot pašplūsmē, bez vīzijas, bez iedvesmas, bez plāna. Tas ir ceļš uz nekurieni, un sabiedrība prasa ko vairāk. Tik tālu par Latviju kopumā, bet tagad mazliet par mums pašiem. Jo mēs par valsti varēsim parūpēties tikai tad, kad būsim tikuši skaidrībā paši ar sevi. Ceļš uz saprātīgu politiku Latvijā ir jāsāk ar saprātīgu politiku partijām. Demokrātiskā sabiedrībā nav iespējams realizēt sekmīgu politiku bez sabiedrības atbalsta, bet šis atbalsts ir jānopelna. Kā? Ar savu darbu, ar pacietību, ar atjaunotu kompetenci un profesionalitāti, ar signāliem par pārmaiņām mūsos pašos, ar pašu piemēru un vēlreiz ar pacietību. Vai Tautas partija ir spējīga un gatava šādām pārmaiņām? Nesen kādā lietišķā PR padomu grāmatā uzgāju atziņu. Ja pārmaiņas kādā organizācijā paliek lēnākas nekā pārmaiņas ārpus organizācijas, tad šīs organizācijas dienas ir skaitītas. Es ceru, ka tie, kas šeit šodien ir sapulcējušies, tic, ka Tautas partija ir spējīga pārmaiņām. Ir jāspēj, jo nav cita ceļa. Aiz muguras ir 3 zaudētas vēlēšanas, 3 neražas gadi, zaudēta sabiedrības uzticību, bet, kā teica Seneka, arī pēc neražas tomēr ir jāsēj. Tautas partija no varas un rīcības kārtīs ir kļūsi par opozīcijas un kritikas partiju. Opozīcija partija nav jaunums. Pēc pirmajām vēlēšanām 98. gadā Tautas partija uz 9 mēnešiem nonāca opozīcijā Krištpāna valdībai. Arī pēc otrajām partijas vēlēšanām 2002. gadā pusotru gadu nostrādājām opozīcijā Repšas valdībai. Mēs zinām, ka opozīcija norūda, saliedē, palīdz atsijāt uzticamos no oportunistiem. Arī veselīga kritika nav nosodāma. Bet pats svarīgākais Tautas partijai šobrīd ir atjaunot savu komandu, atgūt profesionalitāti, atgriezties pie pamatvērtībām. Tautas partija zaudējusi 2/3 no tās līderu komandas, kas partiju aizved līdz uzvarai 2006. gada vēlēšanās. Cilvēki nogurst un izsmeļ sevi, it īpaši tajā vāveres ritenī, ko sauc par Latvijas politiku. Bet jāatceras, ka zaudējums vai pat sakāva vēlēšanās ir ikviena nopietna politiska spēka, katras tradicionālas, nevis vienā vēlēšanām taisītas partijas normāla attīstības fāze. Manuprāt, tas ir politisko tradīciju trūkums un varbūt viendienas domāšana, kas ir vislielākais ļaunums. Jūs atceraties Tečeras aizslēgtās ogļraktuves, Niksona skandālu. Šīm partijām
britu torijiem vai amerikāņu republikāņiem, taču vajadzētu it kā izformēties no kauna pazust zemē. Bet, protams, mēs zinām, ka bija tālu no tā. Partijas saliedējās, attīrījās un nākamajās vai vēlākais aiznākamajās vēlēšanās atkal nāca pie varas. Ir jāizmirst tā darba biržas filozofija un jāaicina politikā un partijā palikt tiem, kuri ir nākuši nevis pēc ātra un laba darba, bet tāpēc, ka tic partijas platformai. Tautas partijas spēks, kā jau vairāk iepriekšējie runātāji norādīja, ir tās aktīvā un enerģiskā jaunatnes organizācija, mūsu reģionālais tīkls, mūsu kopīgā pieredze un tradīcijas, zināšanas par Latvijas valsts pārvaldi, budžetu, reģioniem un ārlietām. Sabiedrība uzskata, ka mēs esam daudz darījuši, lai uzlabotu attiecības gan ar Eiropas Savienību, gan Krieviju. Mums ir spēcīgs un gudrs līderis, šobrīd pats aktīvākais Saeimas deputāts, kurš strīdīgi nekāpis vairāk nekā 40 reižu. Latvijas sabiedrība to novērtē un konkurenti to respektē, bet ar to ir par maz. Mūsu kļūdainā ministru un portfeļu izvēle iepriekšējās valdībās nespēja vienmēr sabiedrībai paskaidrot savus lēmumus, nepietiekams darbs ar mūsu jauno maiņu. Esam pazaudējuši ekspertu tēlu sabiedrības acīs, esam pieņēmuši kļūdainus lēmumus ekonomikas politikā, neesam bijuši pietiekami konsekventi un stingri savās vērtībās, esam ļāvuši sev vainot visās likstās un nelaimēs, esam padevušies spiedienam un provokācijām reģionos. Vai mums pietiks tikai apliecināt savu oranžumu, kā es sākumā teicu, un izturību, un pārējais notiks pats no sevis? Vai tie āboli, kas nešaubīgi nokritīs no vienotības un zaļo zemnieku ābeles, paši iekritīs mūsu grozā? Es uz to savus pēdējos 5 latus neliktu. Tautas partijas atjaunotnē nav svarīgs masveidīgums un buldozerisms, bet kvalitāte. Mums ir svarīgi atjaunot savu ekspertu reputāciju. Katram mūsu politiķim, kas būs daļa no komandas, ir nepārtraukti jāaug, neatkarīgi no gadiem. Mēs neesam projektu partija, bet nopietns lietišķs politiskais spēks. Nevis sprinteri, bet maratonisti, šobrīd varbūt nelielāka nekā iepriekš, bet tomēr jaudīga, ekspertu, profesionāļu, zinoša cilvēku komanda, kuru vieno pārliecība, ka Latvijas nākotnē nepieciešama īsta vīzija, ne tikai deficīta cipari un eirozona kā vienīgais mērķis. Tautas partijai, lai to atkal respektētu, ir jādod atbildes šodien un ikdienā, kā attīstīt Latvijas reģionus, lai tie nenoasiņotu, kā novērst to, ko LNT sauc par intelektuālo apokalipsi. Tautas partijai ir stingri jāuzstāj, ka Latvijai nepieciešama profesionāla un politiski atbildīga valdība, nevis kā rakstīts mūsu manifestā, ļumīga ļarpata, kuru kā marionetes rausta politiskie patroni, troļļi vai Minhauseni, un šeit tas papildina no Ventspils, Briseles vai Maskavas. Tautas partija ir par valsts atbildību cilvēku priekšā, par to, ka valsts kalpo cilvēkam, nevis otrādi, par cilvēku pirmajā vietā, par ģimenēm un bērniem, par aktīvu un apliecinošu politiķu rīcību, lai cilvēki redzētu savu iespējas Latvijā un nebrauktu projām. Par atbalstu reģioniem mēs sakām mazāk valdības, vairāk pašvaldības, mēs domājam bērni, izglītība, veselība, mūsu pamatvērtības ir rīcības spēja, zināšanas, atbildība, latviskums, tradīcijas, bet arī paškritika un nevairīšanās nav kļūdu analīzes. Tautas partijai ir jāatgriež Latvijas politika pie veselā saprāta un pašai jāatgriežas pie savas identitātes, savām pamatvērtībām, kuras definētas tās dibināšanas manifestā. Pie ģimenes, morāles un valsts, pie nacionālās pašapziņas, pie sociāli atbildīgas tirgus ekonomikas, pie Latvijas nacionālā interešu stingras un iespējams pat cietas aizstāvības Eiropā, attīstītiem reģioniem, profesionāla, nevis politiska valsts dienesta un zemiem nodokļiem, kurus maksā visi. Nobeidzot uzskatu, ka Tautas partijai, protams, ir nākotne, un tās nākotne ir atjaunotā, vienotā, profesionālā, enerģiskā un radošā komandā, kas ar savu neatlaidīgo ikdienas darbu Saeimā un reģionos, masu medijos un tiekoties ar vēlētājiem atgūst Saeimas uzticību. Nav cita ceļa. Citi ceļi, reģionālo partiju veidošana, apvienošanās ar citām partijām, individuāls starts citu partiju sarakstos ved nebūtībā. Pēdējo 2 mēnešu laikā Tautas partijā ir iestājušies 23 jauni cilvēki. Tautas partijas jauniešu organizācijas biedri. Pavisam partijā ir vairāk nekā 100 jauniešu, kas vienlaikus ir gan Tautas partijas, gan jauniešu organizācijas cilvēki. Šis ir liels skaits, un šo cilvēku starpā es redzu nākošos partijas valdes locekļus un partijas līderus. Es pats personīgi un visi jauniešu organizācijā
ir gatavi iet grūto pārmaiņu ceļu. Mēs esam gatavi būt par daļu no pārmaiņām, mēs ticam, ka mēs nebūsim vieni, mēs ticam, ka Tautas partija ir nākotne, kopā mēs varam vairāk nekā katrs atsevišķi, un mēs visi joprojām esam lepni, ka esam Tautas partijas biedri. Lai mums visiem izdodas!